Tad jautājums par to, kāda ir nozīme krāsām. Es jums uzreiz pašā ievadā varu pateikt, ka ir ļoti svarīgi saprast, ka nav nekādi noteikumi. Nav nekāda noteikuma. Tas, ko es uztaisīšu izaicinājumu, ir mani soļi, kādā veidā es sāku zīmēt. Tās lietas, kuras es atradu, kas man patika, kas man aizrāva, un viņas ļoti labi gāja kopā ar mākslas terapijas studijām, kurās es biju, visas tās lietas, ko mēs darījām praksē. Un, vienkārši tas ir mans personīgais gājums, un līdz ar to, ko es ar to gribēju teikt, vienkārši, ka nav noteikumu. Tāda ir noteikuma, ka nav noteikumu. Es jau arī daudzām jums komentēju, ka, ja tev kaut kas nepatīk, nedari, nespied, nevajag sevi piespiest, es esmu tagad izaicinājumā, man tas ir jādara, nekas tev nav jādara, neko garām nepalaidīs. Bet arī ir tādas lietas, ko es mēģinu arī savām klientēm mācīt, ka katrai lietai ir otra puse, ja? Un viena lieta ir, kāpēc tev nepatīk jānoskaidro, jo viena puse ir, ka patiešām tev ķermenis, organisms, absolūti viss enerģētikas lauki, vienalga, kam tu lai arī neticētu, ja? Bet iekšā tevī visas emocijas, viss tas absolūti nepieņem. Tas nozīmē, ka tev ir jāieklausās, tas ir, ko es nosaucu par pietikumu. Pietikums, man pietiek. Tas ir iemācīties saprast, sajust to momentu, kad pietiek, kad ir pietiekami. Un otrs gals, ja tā kā pildspalvai, viens gals ir pietikums, un otrs gals ir disciplīna, kad vienkārši mūsu prāts damelējas, un mēs vienkārši, vai nu saslinkojamies, vai nepatīk, vai kaut kas ir jāpiespiež darīt, un nedarīšu, un tā. Tas ir tas otrs gals, kad ir jādisciplinē. Jo tāpēc, ka disciplīna, tas nozīmē, ka mēs kaut ko iemācāmies, kaut kādā ritmā ieejam, kaut kādu jaunu lietu. No sākuma viņa ir grūta, pēc tam ir viegla, jebkura lieta. Ja? Tā kā agri vai vēlu mums viņa aiziet un mums viņa iepatīkas un tā. Un tāpēc dzīvē ir ļoti liela gudrība tagad saprast, kas ir pietikums, kad ir pietikums, ieklausīties, un kad ir disciplīna. Un pie tā ir jāpastrādā ilgāk. Par to ir mani kursi un viss, kam jūs ejat cauri, kad lai saprastu, ko es gribu. Kāda ir atšķirība. Tā ir šī spēja atšķirt. Un tad, kad jūs darat šo radošās terapijas, šos te visus uzdevumus, tad arī pievērsiet uzmanību, kāpēc tev nepatika, kas tur nepatika, vai tas bija trigeris, kaut kādas asociācijas, vai arī tas bija kaut kas, kas ir jāpiespiež sevi, jādisciplinē sevi, vai arī absolūti atstumšanās. Tā kā esiet novērotājs, sevis novērotājs, kā jūs reaģējat, kā ķermenis reaģē. Ķermenis runā, mums viņš ir jāņem vērā. Ja, tā ir viena lieta, ka pirmais ir saprast, ka nav noteikumu. Noteikumi ir tādi, kādus tu uzstājies. Es stāstu to savu gājumu, es rādu, un kāpēc tieši es jums rādu par to vienu līniju un uzsveru un turpinu uzsvērt, un kāpēc es laiku saku par to vienu līniju? Tāpēc, ka tas ļoti daudziem cilvēkiem ir pirmais faktors, kas liedz kaut ko darīt. Mēs darām skicēšanu. Tad, kas ir tā skicēšana, ja, kad mēs to spalvošanu darām? Tad mums ir cits mērķis. Mūsu mērķis ir skaisti uzzīmēt. Mūsu mērķis ir rezultāts. Mūsu mērķis ir rezultāts, lai tur rezultātā būtu pēc iespējas līdzīgāka krūze tam, kur es zīmēju. Un tad es spalvoju, un tad es dzēšu, un spalvoju, un dzēšu, un piezīmēju, un pēc iespējas precīzāk, lai tas viss tur ir. Un tad es tur ēnoju. Un, ja tu esi mācīsies mākslas principus, protams, ka tu to vari darīt. Tu to visu izbaudi, ja tu izbaudi to procesu, ja tu izbaudi spalvošanu, ja tu izbaudi krāsošanu, ēnošanu, visu, kāpēc nē? Bet šis izaicinājums ir vairāk tām, kuras nekad nav zīmējuši, vai arī kuras tic, ka nekad nav zīmējuši. Un tāpēc mēs šo te pirmo trigeri vienkārši mēs viņu izslēdzam. Mums nav spalvošanas trigeris, kas vērsts uz to, lai mums sanāktu skaists rezultāts. Un kā jūs redzējāt, mums sanāk rezultāts, un mēs priecājamies par to, mums patīk, un patīk tieši tā stilizētā krūzīte.